Nu, sveiciens šajā te kemperī, kurā es katru dienu uzturos un taisu un pārtaisu. Un gribētu tagad parunāt par vienu tēmu, kā pieslēgt Victron Energy līdzspriegums pārveidotāju Orionu. Jo tikko es TikTokā redzēju vienu video, cilvēks bija salicis tās Victron zilās kastītes un uzdod jautājumu, vai tā var slēgt. Un es tur pamanīju vienu kļūdu attiecībā uz tā līdzspriegums pārveidotāju Oriona slēgumu, jo, ja mēs vienkārši pieslēdzam ieejā spriegumu un izējā spriegumu, tad tīri pēc sprieguma vispār strādāt viņš var, bet tas nav labi. Tas nav labi, ir jāizmanto arī tie kontaktiņi, rakstīs tur remūti saucās, kuri tiešām pasaka, kurā brīdī viņiem ieslēgties un kurā brīdī izslēgties ārā. Un es tulītās ņemšu uz papīra un ar marķieri pazīmēšu, kādēļ var sanākt ziepes tad, ja mēs to Orionu darbinam tikai pēc sprieguma, jo tas nav labi. Mums ir startera akumulators, rakstu startera akumulators. Mums ir dzīvojamās zonas akumulators. Dzīvojamās zonas akumulators. Tas ir vienalga vai litija viņš vai vienalga kāds. Un pa vidu mums atrodas tas Orions, kas ir DC pārveidotājs. DC pārveidotājs. Tātad, man liekas, ka defaultā viņam bija ielikts, kad laikam bija 14,0 voltu, kad viņš saprot, ka ģenerators sāk strādāt, un te būs ģenerators. Dod iekšā startera akumulatorā spriegumu. Un, ja nekļūdos pie 13,1 volta, varbūt es kļūdos, vai 13,5 defaultā bija, viņš uzskata, ka kad ģenerators ir apstājies. Un tad tas Orions slēdzās ārā. Un tagad iedomājieties, ka cilvēks var arī telefonā paņemt nomainītu augšējo robežu no 14 uz leju, piemēram, ja viņam liekas, ka, lai ātrāk sāk ģenerators dot iekšā šajā te akumulatorā, dzīvojamā zonas akumulatorā. Un situācija var izveidoties tāda. Tātad zīmēju grafiku, šeit ir T laiks un T ir U spriegums. Šeit ir robeža augšējā, kurā tas Orions uzskata, kad ir jāsāk strādāt. Piemēram, 14,0 vai zemāks. Un te ir apakšējā robeža, kad viņam jāslēdz ārā. Varbūt 13,1 volts. Un te viņš slēdzās ārā. Kā tas notiek parasti? Ja startera akumulātora spriegums ir kaut kur šeit te, mēs ieslēdzam ģeneratoru, atliek tikai ģeneratoru spriegumam uzliekt augšā pārsniegt to 14,0 voltus, tā Orions sāk uzreiz strādāt, viņš sāk no startera akumulātora dzīt iekšā dzīvojamā zonas akumulatorā. Te mēs braucam, spriegums kaut kur pa vidu te mētājās, un, ka izslēdzam motoru, viņš atkal spriegums nolaižās startera akumulātora spriegums šeit. Tātad Orions strādā no šī laika līdz šim laikam. Te viņš ieslēdzās un šeit viņš izslēdzās. Bet tagad pieņemsim, kad mēs pievienojam šeit akumulātoru lādētāju, kas no 220 voltiem uz 14. Te pieslēdzam klāt 220 voltus un izdomājam, ka mums jāpalādē tas startera akumulators. Mēs viņu ieslēdzam to lādētāju, aizmirstam pa viņu un aizejām projām. Un kas tagad notiek? Te kaut kādā brīdī tas startera akumulātora spriegums ceļās, un nedod Dievs, viņš kaut kādā brīdī pārsniedz tos 14 voltus. Un viss, un šajā te brīdī tas Orions atkal ieslēdzās iekšā, te viņš sāk strādāt. Un tas spriegums pat var nokrist. Viņš ieslēdzās iekšā un neslēdzās ārā. Un tas sākas sacensība. Tas 220 voltu lādētājs cenšas startera akumulātoru lādēt, Orions cenšas viņu tukšot. Un tas sākas tāda sacensība. Mēs esam par lādētāju aizmirsuši, aizgājuši projām.
Orions strādā, un viņš var nodegt un sabojāties. Un, tādēļ, ko vajag darīt? Šeit tam Orionam ir rakstīts remūte. Uzrakstīšu R vienkārši. 2 kontaktiņi. Vajag paņemt relēju, sameklēt, padot uz šejieni spriegumu 12 voltus, ja ir ieslēgts aizdedze. Principā mēs arī no kaut kādiem gabarītu uguņiem vai no aizdedzes vai no kaut kurienes varam ņemt spriegumu. Un relēja kontaktiņš. Čik, nezinu, var redzēt vai nevar redzēt. Un to relēja kontaktiņus pievienot šeit. Un tādā gadījumā jau būs viennozīmīgi. Tikai tad, kad ieslēgtā aizdedze, mēs tos kontaktiņus Orionā esam savienojuši, un tikai tad mēs atļaujam viņam strādāt. Un tad atkarībā no sprieguma, kāds ir startera akumulātora spriegums, viņš tur var slēgties iekšā vai slēgties ārā. Tātad šo te kontaktiņu, to relēju jāizmanto ir obligāti. Jo pretējā gadījumā var vienkārši viņu nosvilināt. Tā, es te kaut ko sazīmēju, nezinu, tu jūs redzējāt, varēja redzēt, nevarēja redzēt, var saprast vai nevar saprast. Un tūlītās iešu kemperī parādīšu, kā tas uz vietas izskatās. Un tagad ieskatīsimies tagad kemperī, kā tas ir uz vietas izskatās. Bagažniekā. Tātad Orions, te zem invertora, un viņam ir tas kontaktiņš, par ko es teicu šeit te, kurš noteikti ir jāpievieno. Te ir ieejošie, izejošie gali, un starp citu te es gribu aiztaisītu tādu caurumainu vāku. To visu ciet ar ventilatoriem un tā tālāk. To elektroniku. Lai bagažniekā kaut kādu tur mantu neuzmet virsū netīšām. Un te ir elektronikas stūrītis, viens no entajiem. Tur es aiztaisīšu smuki cieta tādu stiklu šķiedras vāciņu. Uztaisīšu. Un te ir viens no relējiem, kas atbild tieši par to Orionu. Tad kā ieslēdz aizdedzi, tā viņš uzreiz savieno tos kontaktus, jā. Un te ir pārējā elektronika, kas dara visu kaut ko citu. Kemperī. Tas te no Victron Energy aparatūras tiek vadīts, viņam daudz izpildu mehānismus var darbināt. Te ir video novērošana, rūteris un tā tālāk. Labi, mēģināšu samontēt kaut kādu filmiņu. Un starp citu, ja jau taisīšu video, tad parādīšu vēl šo te lietu. Tātad te ir akumulātoru kaste, kuru es noņēmu, viņa bija kemperī zem grīdas, apakšā bija tie mazie apaļi elementi 32-700. Viņi jau tur bija veci, aprūsējuši, un tā kaste īstenībā nebija droša, jo tur ļoti daudz lodējumu. Tad es pasūtīju lielos akumulātoru klučus 628 amperstundas. Principā viņi pēc tā tilpuma šajā te kastē ietiekšā. Tad tas būtu 12 voltīgais 628 amperstundu akumulators, bet svars viņam sanāk kādi 50 kg. Un es izdomāju, ka nē, bišķiņ pa smagu, es zem kempera grīdas tik smagu nelikšu, tādēļ es pasūtīju 314 amperstundu, un tikko atnāca man 314 amperstundu tie kluči. Nu, tad te būs 4 gabali, tad kastes svērs kādi, 5,5 reiz 4, kādi. Tik smaga viņi nebūs vairāk. 22 plus kaste, 30 kg. 30, aptuveni. Un tad te būs JK BMS, būs apsildes automātika tajā kastē iekšā.